Čau septembrī! Šis ir laiks īpašs Latvijas basketbola izlases pārsteidzis ne tikai mūsu, bet visu pasauli, bet tāpat laikā mēs noteikti nevaram aizmirst par Anglijas Premjerlīgu. Par futbola Premjerlīgu un, protams, esmu atpakaļ kā vienmēr, kā ierasts pēc katras kārtas tiekamies. Tad šajā sērijā parunāsim par iztērēto naudu, ko Premjerlīgas klubi atstājuši uz galda. Tad parunāsim par to, kas noticis Premjerlīgā aizdītajā nedēļā, par mūsu grupām, par maiņām, par nedēļas zvaigzni, ielūkosimies slavas zālē, uzmetīsim aci rezultatīvākajiem fantasy džekiem, paprognozēsim, kuri varētu izšaut, atskatīsimies arī uz nesekmīgajiem, uz lazareti un nedaudz arī pieķersimies publiskai līgai kā parasti. Sāksim ar pirmo slaidu, piķis nav problēma, noslēdzies ir pārējie loks, tātad Anglijas klubi iepirkties vairs nevar līdz janvārim, un skatāmies, ka iztērēt ir 2,76 miljardi eiro. Tas ir par 514 miljoniem vairāk kā pagājušajā vasarā. Nauda nav problēma, Anglija tērē, Anglija pērk spēlētājs un redzam, iespaidīgi transferi. 13 transferi Anglijā bija virs 50 miljoniem. 13 spēlētāji tika nopirkti par 50 vai vairāk miljoniem. Tas ir vājprātīgi daudz. Un visvērtīgākie šajā vasarā bija Caicedo un Rice. Caicedo no Brightonas pārcēlās uz Chelsea. Un Rice no West Hamas pārcēlās uz Arsenal. Tad, protams, loks ir ciet, bet, kā zināms, 20. septembris ir laiks, kad Arābu līgas vēl var mūs pārsteigt, var pārsteigt mūs un pasauli un noteikti nopirkt kādu vēl spēlētāju no Anglijas Premjerlīgas, bet, cerēsim, ka būs saprāts spēlēs galveno lomu šajā visā pasākumā un nepiedzīvosim skaļu uzvārdu pārēju uz turieni. Šeit es runāju par Muhamedu Salahu, kas joprojām ir mistiski, bet Liverpool noraida, baumas klīst. Kā Klops saka, tad šis te ir uzpūsts no žurnālistiem vairāk nekā tur ir patiesība. Cerams, ka tā arī ir taisnība. Kas notika aizdītajā nedēļā Anglijas Premjerlīgā? Manchester City turpina dominēt, 4 kārtās 12 punkti, neviens zaudējums, daudz vārtu, 11 iesisti vārti, 2 ielaisti. Šajā kārtā Manchester City ļoti viegls panākums par Fulhamu, kas varbūt nav pārsteigums, bet pie rezultātu 1-1 šeit Ake, ja nemaldos, iesit interesants vārds. Tur bija tāda diezgan šaubīga situācija manā skatījumā. Ake izpildīja sitienu ar galvu, bet tur priekšā Fulham vārdsargam bija aizmugurs stāvoklī City spēlētājs, kurš it kā izvairījās, bet bija priekšā diskutabla situācija. Protams, tas lauza spēles gaitu, un beigās Haalands nokārto 3 vārdus pirmoreiz šo sezonu un pasniedz komandai panākumu. Otrā Tottenham Hotspur pēc Harry Kane'a aiziešanas viss pagaidām ir ok, 3 uzvar 4 spēlēs, bez zaudējumiem 11 vārti, arī viņiem 5 iesist goli un 7 vārtu spēlē Heung-min Sons nokārto komandas uzvaru, gūstot 3 vārtus, skaisti nospēlēja Sons un tiešām izšāva, un es domāju, ka visi, kas uz viņu cer un uz viņu gaida, tīpaši Tottenhams atbalstītāji, ir sajūsmā. 3. Liverpool, 4. West Ham, 5. Arsenal. Liverpoolai beidzot tāds pārliecinošs sniegums, sausā spēle, kas pagaidām nebija īpaši tāds gaidāms pasākums, bet pār Aston Villa uzvaru, apsveicam viņus, un pagaidām situācija diezgan laba, pavērusies uz tādu labāku gaisotni, un tiešām šajā spēlē Liverpool izskatījās tiešām labi. West Ham ir šobrīd 4. West Hamai šajā kārtā bija uzvara 2-1 par Lutonu.
Šeit, protams, Bowens atkal izcēlās un uzvara pār Pastarīti tika izcīnīta. Un 5. Arsenāls centrālajā spēlē ar 3-1 piebeidz Manchester United. Ļoti žēl par Manchesteru, ļoti žēl par šo komandu. Jau vairāk ziniet, kāpēc tas tā ir no manas puses, bet kompensācijas laikā Rais panāk 2-1, un tad jau Gabriels Jesus beigās nokārto 3-1. 2 vārtu kompensācijas laikā Manchestera 86. 88. minūtē Garnačo aizskrēja, tur milimetri 1-1, ieliek 2-1 un aizmugure un salūza un nenoturēja un likumsakarīgi zaudēja beigās. Šeit vēl jāizceļ, protams, Nottinghams uzvar par Chelsea. Chelsea kā pa kalniem, laiž, tad viņi uzvar, tad viņi zaudē, tad uzvar, tad zaudē, un šobrīd, nevis uzvar un zaudē, bet viena uzvar viņiem tikai ir neizšķirts un 2 zaudējumi. 12. vieta tabulā, 4 punkti, nepārliecinošs sniegums, un šeit potenciāls lielāks nekā šobrīd tie rezultāti rāda apakšgals. Everton beidzot tika pie punkta, beidzot iesita 2 vārtus vienā spēlē, tie ir pagaidām vienīgie vārti šo sezonu, un Burnley un Luton šobrīd bez punktiem. Tie ir tie jaunpienācēji, kurus es jau minēju, kā pastarīšus arī šo sezonu, un viņi arī cīkstēsies par palikšanu līgā, un nebūs pārsteigums, ja izkritīs gan Sheffield, gan Luton, gan Burnley. Jo Everton pastiprinājās uzbrukumā, Beto no Portugāles iegādāts, Portugālis. Apskatāmies, kas notiek mums pie rezultatīvākajiem spēlētājiem. Labākais vārtu guvējs, bez pārsteigumiem Erlings Hollands. Un, Erlings ir tur, kur viņš ir. Es domāju, viņš tur arī šo sezonu paliks. Jautājums, vai viņš iestīs vairāk vai mazāk kā pagājušajā sezonā, kad viņš šo te rekordu uzstādīja, bet tas, tad man liekas, ka diskusija lieka. Viņš noteikti būs top 1. Runājot par otro vietu, Evans Fergusons un Brians Mbemo. Evans Fergusons iesīt hat-trick. Šo noteikti vajag pieminēt pret Newcastle 3 vārti jaunajiem 18-gadīgajiem spēlētājiem, kurš arī Latviju ir apbēdinājis draudzības spēlē, starp citu, iesitot Latvijas vārtos bumbu, viņš ir no Īrijas, un tiešām negaidīti, un to mēs redzēsim arī nedaudz tālāk šajā sērijā, cik tas bija negaidīti dažiem no mūsu spēlētājiem. Šeit grib izcelt arī Eduardu, 3 vārti, Crystal Palace, labs sniegums un noteikti diezgan vērtīgs fantasy assets šobrīd. Pie piespēlēm Phils Fodens pagājušo spēli sāka no soliņa, šajā spēlē pamatsastāvā 3 piespēles viņam, 2. Pedro Neto, ja nemaldos, tad 2 piespēles bija tieši pagājušajā kārtā pret Crystal Palace. Un 3. un 4. arī spēlētājs ar 3 piespēlēm Mitoma un Bords Browns. Arī Bords Browns dažās līgās man šķiet, ka mētājās vēl free agentos iepriekšējā kārtā. Šobrīd jau viņu ir vairāki džeki pacēluši, tāpēc nebrīnos, jā. Viņš parāda, ka viņš West Hamā var iesaistīties uzbrukumā, un viņš ir diezgan vērtīgs assets tur. Laižam tālāk, izgājam cauri Premier Leagues nedēļai, un tad ķeramies klāt grupām. A grupa. Šeit pagaidām tikai viena komanda laiž bez zaudējumiem, tās ir Rīgas Šautras, Roberts Ešenvalds, 243 punktu summā, 4 uzvaras 4 kārtās. Redzam šeit sāpīgs zaudējums man, 41 punktu savācu, bet pretī nostājās Ģirds Bikse ar 72 punktiem, Marabs Forest sagrāva mani, lai arī man nebija tik slikta nedēļa. Šeit arī redzam Rīgas Šautras arī stabila uzvara pret Malpili. Tātad Beibešu ZMC piekāpās Rīgas Moto, Viļķenes brīvdomātāji pārspēja Ezerniekus, un centrālajā duelī Lodes ķieģeļi tiek pie pirmiem 3 punktiem šo sezonu apsveicam. Talsino Fujaka nespēja stāties pretī viņam un piedzīvoja zaudējumu. Mārcis beidzot ticis pie uzvaras, apsveicam Mārci. Viņam neto 10 punkti, Salāham 8 un Kunhā no Wolves 6 punktus iekrāja. Klāvam vienīgi ar vismaz 5 punktiem 2 spēlētāji. Orjē aizsargs ar 5 un Moris uzbrucējs. Pārējie spēlētāji diezgan vāji. Un, Klāvam īstenībā šis zaudējums varbūt nemaz tik slikts nav, jo, kā zināms, mūsu grupā bija čatā ielikts, ka Klāvs nometis ir Bernardo netīšām no Manchester City, un viņam būs iespēja viņu uzcelt augšā. Vai viņš to darīs, vai viņš varbūt tās prioritāri ņems kādu citu, to mēs redzēsim, kādas būs Klāva prioritātes, bet, tas ir interesants jautājums, kas notiks turpinājumā. Tabulā Marabs Forest 2,
un 3. Bebežu ZMC. Tātad šīs komandas ir ar 9 vai 12 punkti, un tad apakšā visiem ir beidzot uzvara, un, kā saka, ballīte sāks no jauna. Laižam pie B grupas. B grupā mums ir jauns līderis. Latvijas Gunners tiek augšā. Un kāpēc tas ir noticis? Tāpēc, ka Griziņkalna Lapsiņas ar 34-44 piekāpās Zemītes Bugatieriem. Tāpat Garsens G. Potters, jaudīga nedēļa, 64-37 pārspēts Linards un Bebri. Riga United ar 30-29 trillerī pārspēja FC Valmiera Muiža. Cīravas raķetes piekāpās šī brīža līderim Latvijas Gunner, savukārt centrālajā duelī Valmieras Montivilla pret Ikšķils Zebra beidzot izcīnīja punktus 59-42. Par centrālo dueli. Jurim, pirmā uzvara, tiešām cienījam, malacis. Arsenāla ticība ir atmaksājusies, un uzvaru viņam atnes Edgars un Raiss. Kopā abi džeki savāc 17 punktus. Komandā viņam arī Archers no Sheffields 12 punkti, un Alvarez, Manchester City malējais uzbrucējs, argentīnietis iekrāja 14 punktus. Robertam komandā Fergusons ar hat-trick 17 punktu viņam, bet ar to bija par īsu. Un, Zebrai, es teikšu godīgi, diezgan vāja aizsardzība. Jāpadomā, varbūt tās kaut kādi treidi jāuztais, kaut kā tas ir jāuzlabo, bet aizsardzība nav ar superlielu potenciālu, un vēl kas atkal, Grīlišs viņam pievīla. Kā redzam, pirmajām 3 vietām Gunner, G. Potters un Bugatieri ir vienāds punktu skaits, 9, un lejas galā pagaidām FC Valmiera Muiža ar Aleksandru pie stūras. C grupā Inčkalna Melnstrādnieki ar 52-43 pārspēja Salaspils United. Garkalns Antistārs uzveica Vecmilgrāvis Sīdoga ar 63-39. Ventspils Smukums piekāpās Priežot Husky 38-42. Bedres ar 47-32 pārspēja Salas FCSM. Savukārt centrālajā duelī Rolavas Vikingi neatstāja cerības Ragaciem Selgai uz pirmiem 3 punktiem šajā sezonā. Nekas, 4 kārtas ir, 4 zaudējumi, bet Ragaciem komandai pozitīvi ir tas, ka tomēr ir tas potenciāls, ir tā, ka punktu summa kopējā diezgan laba un tās uzvaras nekur neizpaliks. Jā, šajā kārtā bija diezgan bēdīgi. Vikingiem, Rolavas komandai, Edgaram Madisonam 14 punkti un beidzot punkti arī Robertsonam. Aizsargam 6 punkti, Liverpoola, ja nav sausā, tad Robertsonam punkti krājās švaki, jo pagaidām tās piespēlītas nevācās, bet beidzot viņam ir 6. Selgai tiešām šausmīga nedēļa kopā, aizsardzība savāc tikai 5 punktus, pusarga savāc 5 punktus un uzbrucēja tikai 4 punktus. Nākamajā kārtā pretī Sīdoks. Sīdoks ir City cienītājs, viņam, es nemaldos, 4 spēlētāji no Manchester City. Tas nav viegls uzdevums nevienam, jo zinām, kā City dominē, bet jācer uz kaut kādām Pepa Gvardiolas rotācijām, un tad jau Selgai ir iespēja tikt pie uzvaras. Rīgas Bedres pirmajā vietā ar Kristapu pie stūres, Rolavas Vikingi ar Robertu Ralfu pie stūres ir 2, un Inčkalna Strādnieka Renārs ir 3. Šeit gan Husky tikpat punkti un 4. vieta. Novēlam Selgai beidzot izšaut, atspēlēties, un ceram, ka nākamajā kārtā pret Sīdoks izdosies pārspēt pretinieku. D grupa. Madonas Spartak 1, 2. Vidsalas zinātnieki, 3. Ikšķils Enkur. Šeit gan paskatāmies, cik komandām ir 2 uzvaras, 6 punkti, 2 tikai nav. Bet iesim visam cauri pamazām. FC Warrington Leo pret Sāviens Bebriem 1. uzvara, apsveicu Jāni tevi 56-36. Ceru, ka esi uzkāpis atpakaļ uz šīs te uzvaru takas un uzvaras krāsies Aumaļām. Vidsalas zinātnieki centrālajā spēlē pārspēja Ikšķils Enkurs ar 36-29. Šim pievērsīsimies ātri, bišķi vēlāk ātri izskatīsim cauri, kas notika pārējās spēlēs. Ostobal Handicapper 37-29 uzveica Madonas Spartak līderi. Augšlīgatnes Mafija ar 45-43 pārspēja Viesītes Briežus. Savukārt Rojas Jusis pārspēja Ventavas Vilkus ar 50-44. Par centrālo dueli. Matīsam uzvara. Abām komandām salīdzinoši maza punktu summa, bet Matīs rāda ceļu pretim uzvarai. Nuņas iziet pamatā Liverpoolē, 2 piespēles un 8 punkti. Skaisti. Nuņas savu vērtību ir bišķi nostiprinājis.
Mbemo 8 punkti, Fodenam 5. Toms uz soliņa atstāja 13 punktus. Tas ir viens no argumentiem, kāpēc viņš varētu būt zaudējis, bet redziet, to nevar paredzēt, un protams, tas tā arī ir sava daļa no meistarības un veiksmes. Principā, Tom un viņa komanda ankurus, es teiktu, ka nogremdēja Chelsea trio, Sančes, Chilvels, Gusto. Principā pret Nottingham es pats biju cerējis, ka šeit Chelsea, kā saka, easy money, clean sheets, kaut kādu goliņi, aizsargam varbūt tās Gusto, Chilvelam piespēles, Sančesam clean sheets, bet nekā, un Toms zaudē. Jā, Ventavas Vilki, Warrington Leo šobrīd papakšiņi, bet šeit ļoti tuvu viss, un neviens nav aizskrējis nekur, un, kā zināms, sezona ir kosmiski gara. Maucam tālāk, E-grupa. E-grupā, Prauliens Puškas. 4 spēles, 4 uzvaras, šoreiz stājās pretī Andris ar Aizkraukas veco rajonu, -2 tikai centrālajā duelī. Tas nozīmē to, ka Andris nokrīt 4. bet Puškas nostiprinās 1. vietā. Evels dēli 40-27 pārspēja Rīgas Patriotus, aizputs āži ar 40-69 piekāpās Bauskas lielie zelti, apsveicam Artūru Zomerovski, lieliska punktu summa un tev pirmie 3 punkti kabatā. Adašs Spurs ar 61-34 pārspēja Brauliens Bonaparte, savukārt Īls Brašuļi izbraukumā 41-30 pārspēja Saukas Bifeļus. Centrālais duelis. Trilleris, kuru iznākumu es teiktu, ka nokārtoja Edvards no Crystal Palace. Viņam 2 goli, 13 punkti. Tāds underdog spēlētājs, kurš ar potenciāli izšāva, un Elksnīts gads favorītu duelī tiek pie spēcīgas uzvaras. Salāham viņam 8 punkti, starp citu. No Andrim Manchester United pievīla, Fernandešs neko neiedeva. Labākie komandā bija Darvins Nuņas no Liverpools un Solanke. Andris man te rakstīja, kad Gatis viņam sagādāja smagu nakti, pilnu ar murgiem. Tā kā Gati, tu esi grēkās šajā situācijā. Andris nespēja gulēt pēc tavas uzvaras. Tā kā tā izskatās grupas. Puškas 1. Spurs šajā grupā ir 2. Roberts Mauts 2. vietu. Rīgas Evels dēls 3. vietā. Bet tepat ir Andris, tepat ir Āži. Novēlu Rīgas Patriotiem. Skatījos, Rīgas Patrioti ir sakārtojuši nedaudz sastāvu. Keina tur vairs nav. Foršedīka ņēma vērā to ieteikumu, un es domāju, ka viss ir tikai priekšā. Izmanto to, ka es pēdējais, paskaties, kas ir brīvais aģentos vēl tāds pieejams, un noteikti pastiprina sastāvu. Maiņu laiks, 2 maiņas šajā nedēļā. Bija arī vēl viena maiņa, kas bija novetota, tāpēc es to maiņu neizcēlu, šeit neparādīju. Šeit Saka un Madisons tika samainīt vietām, es domāju, diezgan loģiski maiņa, normāli no abām pusēm. Ja kādam labāk patīk Saka, ņem Saku, ja patīk Madisons, ņem Madisonu. Es domāju, šeit punktu summa kopumā sezonas beigās būs ļoti līdzīga abiem spēlētājiem. Un tad otrā maiņa mums ir Eze pret Ward Brownsu. Šeit noteikti abi arī apmierināti pēc spēlēm aizdītajām, jo abi iekrāja Džeka punktus. Un tāds diezgan līdzīgs maiņas. Es gan teiktu, ka Wards Browns noteikti Vesthamā ir lielāka potenciāla, bet nekas kosmisks te nav. Un tiešām man prieks, ka cilvēki taisa maiņas un veids kaut kādas izmaiņas. Un ir interesanti arī paskatīties pašam, kas tad ir noticis šeit grupās. Tātad, nedēļas zvaigznes, ja? Sāksim ar Girtu Biksi, Marbas Forest. Mani piesmēja, sagrāva, pieveica, nezinu, kā vēl to nosaukt, 21 punktus uzbrucējiem, 27 midam, 22 aizsardzībai, 2 punktus tikai atnes vārdsargs, bet summā 72 punkti, un ar to pietika, lai kļūtu par labāko menedžeri šajā kārtā, 4. kārtā. Dodam atzīmi 9,3, mazākā iepriekšējiem džekiem, bet tiešām zolīts sniegums. Otrā pusē Hinmins Sons, visi zin to stāstu, Hinmins iznāk, viņš nemāk iesist prosta 1 golu, 2 tur, 1 tur, ja. Viņš ienāk, viņš ieliek hat-triku, protams, 0 asisti viņam, bet redzam 71 minūte nospēlēt, 3 bonus punkti, 20 fantasy punktu summā, un mēs iedodam viņam atzīmi 9,7. Tas ir jauns rekords. Šeit gan jāpiemina, ka šis rekords ir tā kā
Haalands arī dabūja to pašu punktu summu, bet Sons tika izlikts, ja nemaldos, vienīgais sistēmā. Es vēl pēc tam nočikošu, varbūt esmu palaidis garām, varbūt viņi tur ir divu vientulība, abi divi stāv viens otram blakus, bet jā, Sons ir izlikts fantasy sistēmā kā labākais šīs kārtas spēlētājs, un tad es viņu arī izceļu. Tiešām es arī domāju, ka Sons izšaus kaut kad, un es nedomāju, ka tas ir beidzies, es domāju, ka tas noteikti turpināsies, potenciāls ir, Tottenham uzbruk daudz, un Sons spēlēja smilē, Richarlisons nespēlēja laukuma pamatsastāvā, un es domāju, ka Sonam būs jaudīgas spēles arī turpmāk. Varam nostīties tos golus, ļoti, ļoti interesanti, un smuki goli, nebija tur nekāda iebakstīšana, nekas tāds ļoti skaists, Sons guva savus vārdus. Kas ģirtam bija azotē? Lai kļūtu par labāko, lai uzvarētu mani, redzam, vārdsargs, nekas īpašs. Trents Aleksandrs-Arnolds beidzot savāc 10 plus punktus, viņam šķiet piespēle 12 punkti, sausā spēle. Ake gūst vārtus ar galvu, Manchester City uzvarā. Žēl, ka City nenoturēja clean sheet, viņam vēl būtu Volkeram punkti. Redzam, centrā Paketa, Edgars un Bemo. Šeit viss ir kārtībā, Odegars ieliek golu un Bemo ieliek golu, viss tā kā vajag. Alvarez, es par Alvarezu esmu šokā, bet, kā redzam, viņš ir variants, viņš ir assets, viņš spēlē pamatsastāvā, un es domāju, ka viņš to savu vērtību ir pierādījis, un šeit laikam vairs nav ko šaubīties, Alvarez vāks punktus, 2 piespēles, viņam šķiet apdāļās savu komandas biedru Haalandu, kurš var noslēgt visādas piespēles gaisā apakšā, krūtīs, viņš visu bumbu apstrādā, iešķirļ vārtos un punkti nāk. Un Solanke ir otrs uzbrucējs, bet skatāmies, kas ir uzlikts uz soliņa kā trešais laukumspēlētājs, Fergusons. ja viņš būtu uzlicis, es nezinu, pieņemsim samainījis Gibsu Whiteu pret Fergusonu, viņam būtu vēl plus 14 punkti. Ļoti jaudīgi. Pirmo viņš neapsteigtu slavas zālē, bet viņš būtu ļoti tuvu. Un tad redzam, Ģirts saglabā šo vietu, viņš ir otrais ar sudraba medaļu, bet Ģirts Čuburs un Ģirts Bikse ir trešais. 4. kārtas menedžers labākais, izstumj ārā iepriekšējo labāko 3. vietas īpašnieku, tas bija Roberts Ešanols, ja nemaldos, un ir mums jauns top 3. Roziņš vēl joprojām augšā un tiešām labs rezultāts viņam un šobrīd pagaidām diezgan droši. Sons izstum lejā Sterlingu, Bemo izstum lejā Varānu un mums ir jauns top 3 arī pie spēlētājiem. Sons ar 20 punktiem ir pirmais, nočakošu vēl Holanu, kā jau es teicu, bet tas nemaina domu. Es domāju, ka Holandam ir visas iespējas vēl iesist 3+1, 4+1 vai 4 gols, un viņš šeit noteikti būs priekšā. Laižam tālāk, punktu mašīnas šeit pa pozīcijām, kā vienmēr. Vicario, Tottenham vārdsargs ir labākais, pagaidām Ariola ir otrais, Leno trešais. Šeit redzam ielauzies ir Bekers un Edersons. Šī te Liverpool vārdsarga sausā spēle nāca viņam par labu. Un viņš ir šeit iekšā. Skatāmies aizsardzību. Romero ir pirmais. Viņam bija gols. Andersens otrais, Udoģī trešais. 2 Tottenham aizsardzības spēlētāji ļoti jaudīgi. Metijs Kešs noslīd uz 4. vietu. Metijam Kešam atkal own goals savos vārtos raida bumbu. Ļoti, ļoti neveiksmīgi bumbu ieldoja savos vārtos. Varam nosīties atkārtojumu un viņš izšauj. Savāc man šķiet, ka 17 punktus un tā viņam ir -1 vai 0. Es precīzi nepateikšu, bet diezgan liels kritiens. Estupiņāns top 5 noslēdz. Par pusargiem runājot, Bemo ir labākais pusargs šobrīd, Bowens seko viņam ar 30 punktiem, March ar 29. Šeit Madisons, protams, ļoti labi spēlē šobrīd, un Sons ar lielisku spēli, ar 20 punktiem apsteidz kaudzes spēlētāju un nokļūst iekšā top 5. Ceram, ka Sonam veiksies arī turpmāk, jo man vispār patīk Sons un patīk viņa attieksme un vispārējais, un es novēlu tiešām Sonam krāt punktus un pierādīt, ka Tottenham arī bez Harry Kane'a ir Tottenham, kas spēj izrādīt pretstību un cīnīties par augstākajām vietām. Un uzbrucēji, Holands, es domāju, ka varbūt viņš vēl tagad nav nostiprinājis, varbūt kāds izšauj, bet es domāju, ka Holands ārpus top 5 neizkrīt, ārpus top 3 neizkrīt vairs sezonas laikā, varbūt tās noslīd uz 2. 3. vietu, bet Holands ir iecementējis savu pozīciju. Šeit noteikti Alvarez interesanti, 2 Manchester City
spēlētāji. Alvares ir otrais dzenās pakaļ savam komandas biedram. Arī potenciāls ir noturēt. Negribās teikt, ka neiespējami, jo viņam ir tā loma un viņš spēja izkārtot gan savu golu, gan iedot piespēles. Fergusons ielaužās ar, nemaldos, 17-18 punktus savāca trešais. Noteikti ne uz palikšanu. Avoņī 4. Visa 5. Tā šobrīd izskatās uzbrucēju top 5. Neliela prognozīt, kurš varētu izšaut nākamajā kārtā. Līdz tai gan vēl kāds laiciņš jāpagaida, bet šeit pagājušajā slaidās bija izlicis Neto. Te es viņu nosludinu tā kā uz klusākiem uzvārdiem, bet viņš izšāva, 2 piespēles dabūja. Tāpat tās pie punktiem tika Eduards ar 2 goliem. Sons arī šeit pats sarakstā, bet sāksim ar vārtiem un tādiem nedaudz klusākiem uzvārdiem, kas pēdējā laikā, viņi nav super klusi, Watkins īsaks, būsim godīgi, no viņiem gaida vārtus, bet pagaidām viņiem neveicās. Watkins, viņam labs grafiks, Crystal Palace, Chelsea, Brighton, Wolves un West Ham United 5 spēlēs. Es domāju, ka Watkinsam momentu būs, iespējas būs, viņš spēja noslēgt uzbrukumus, es teiktu 2 vārds viņš iestīs, 2-3 vārds viņam vajadzētu iesist. Potenciāls tur ir. Īsaks, Newcastle beidzot smagais grafiks, tāds super smagais ir aiz muguras, nāk pretī Brentford, Sheffield, Burnley, West Ham un Crystal Palace, un es domāju, ka arī Īsakam Zviedram šeit iebirs kāds gols. Pirmajā kārtā viņš iesit 2, pēc tam viņš ir klusais 3 kārtas, šeit noteikti nākamo 5 kārtu laikā būs goli. Gaidam un skatāmies Īsaka iespējas izcelties. Pie rezultīvām piespēlēm, sākumā atgriežamies pie klusākiem, ja? Eduards Salaks Saka. Eduards Salaks bija arī šeit iepriekš, redzam viņu grafikus, es domāju, ka te arī kāds gols atnāks noteikti no Eduarda, no Salāka viennozīmīgi būs vārti, bet par Bukayo Saku, Arsenal, Everton, Tottenham, Bournemouth, Manchester City, Chelsea. Smags grafiks, bet es domāju, ka Bukayo Saka šajās smagajās grafikās Tottenham, City un Chelsea noteikti gūs vārtus. Un pret Everton un Bournemouth viņam ir ļoti labas iespējas to izdarīt. Par piespēlēm. Tāds klusāks džeks ir Gordons. Viņam gan ir ļoti labs grafiks. Brentforda, Sheffield, Burnley, West Ham un Crystal Palace. Procentuāli viņš uzbruk daudz, atdod labas piespēles, un noteikti šajā te 5 spēļu nogrieznī Gordons jums atnesīs kaut kādu atdevīti no sevis, un jūs būsiet priecīgi, jo viņš jums būs sastāvā. Enzo Fernandes, Chelsea, arī viņa procentuāli iespējamā piespēle ir diezgan reāla. Viņam ir Bournemouth, Aston Villa, Fulham, Burnley un Arsenal. Tuvākās 4 kārtas Chelsea ļoti labas, un Enzo spēja uztaisīt momentu saviem komandas biedriem, izvirzīt savus komandas biedrus, un es arī gribu minēt, ka viņam 2-3 piespēles šajā periodā noteikti būs. Par klusākiem Neto, Diaby, Sons, šie visi kungi jau bija iepriekš, varam apskatīties viņu grafiku, un arī šeit es joprojām prognozēju, ka viņiem ir liels potenciāls uz piespēlēm. Jā, Sons ielika 3 golus, bet es domāyu, ka viņš arī ļoti prasmīgi būs piespēļu dalītājs, un Sheffield, Arsenal, Liverpool, Luton, Fulham, 2 piespēles viņam jābūt turpmākajās spēlēs. Pie nesekmīgiem dodamies. Par nesekmīgiem runājot, sāksim ar Rodrigo. It kā viņu neviens neizlika kā superpunktu Vācijai, bet pie 5-1 uzvars pār Fulham viņam dzeltenā karteņa un 1 punkts. Tie, kas viņu paņēmuši sastāvā un redzēja pirmās 3 kārtās, ko viņš prata iekrāt, es domāju, ka cerēju uz ko vairāk, uz kādu asistu, klinšīts ar viņam izpalika, tāpēc, šī ir vilšanās. Tad es noteikti izcelšu Manchester United vārds, ar kurš otro spēli pēc kārtas dabūna zelteno kartīti, spēles kompensācijas laikā dabūna 2 golus, un šeit ir 0 punktu Onanam, pagaidām ļoti neveiksmīgi vārdsargs, ļoti neveiksmīgi Manchester sniegums, un, kā man Andris teica, De Gea būtu pavilcis vienu no tiem goliem, es negribu arī viņam oponēt, jo es uzskatu, ka šis Onana, nav super vārdsargs. Sterlings pēc graujošiem 19 punktiem iepriekšējā kārtā paliek sausā 2 punkti, zaudējums Nottinghamai 90 minūtēs. Vājš sniegums, un otrs spēlētājs, ko es gribu izcelt, Richarlisons. Es nezinu, vai jau daudz ir nometuši viņu lejā, bet redzam, ka Sons nospēlēja augšā, un es domāju, ka
varētu būt arī, ka Richarlisons tik ātri atgriezties šajā apritē nespējas 18 minūtes, 1 punkts pie 5-2. Richarlisons man šķiet bez vārtiem šobrīd ir, un viņš bija kā potenciāls Keina aizstājies, bet redzam, ka viņam tas pagaidām neizdodās. Un būs grūti viņam to atgūt to uzticību. Noteikti, ka viņš izies kaut kādu smailītē atkal augšā, vai varbūt viņi ieliks kaut kur maliņā, kā viņš Evertonā mēdz spēlēt, bet skatīsimies, kā tas beigsies. Pagaidām drausmīgi, un es domāju, ka daudz jau noteikti no viņa ir atteikšies no viņa pakalpojumiem. Par Lazaretu runājot, šeit daži spēlētāji joprojām stāv no pagājušās reizes. Es gribu izcelt šeit Varānu, kam ir septembra, oktobra atgriešanās laiks. Kāpēc jautājums zīmes pie traumas veida? Būsim godīgi, es nevarēju atrast, kas viņam īsti par traumu. Viņu tā kā izslēdz ārā no turpmākajām nedēļām, bet nav īsti trauma. Es tur Twitterī skatījos, googlēju, varbūt es kaut kur pār rindām lasīju un nevarēju atrast, bet ja tu komentārē zini, kas ir noticis ar Rafaelu Varānu, iemet komentārā, kas viņam par traumu ir. Un, Manchesterē bēdīgi un nācās izlaist ārā Evans un Maguire, jo Martines arī atstāja spēli priekšlaicīgi un Maguire savos vārtos novirzīja bumbu un Evans vispār ir pensionārs, kurš pirms cik tiem entajiem gadiem Manchester rindās spēlē. Vai tiešām Manchesterē ir tik drausmīgi tā reputācija, ka tie centra aizsargi un vispār spēlētāji negrib nākt? Ierakst komentārā, kā tu domā, kāpēc Manchester United ir tik drausmīga aizsardzības līnija. Ierakst komentārā, reāli. Labi, Lisandro bija potenciāls, viņš arī tāds jaudīgs bija pagājušā sezona beigās, bet Evans un Maguire, come on, un negrib pārdot Maguire par 30 miljoniem West Hamai. Kas viņā tāds ir, es nezinu. Mēs varētu šitien te izlaist kaut kādu Rio Ferdinands lietu spēlē, viņš šeipā labākā nekā Maguire lietu spēlē. Es domāju, ka ļaunāk nebūs, Evans vietā. Un šeit, kas vēl pamainās, laikam nekas tāds nav pamainījies. Daudz to jauno traumu man nebija ko ievietot, tāpēc šeit pa lielam viss ir palicis kā iepriekšējā kārtā. Maucam tālāk. Publiskā līga pievienojies kods H451VY, pievienojies mūsu līgai. Labākajiem spēlētājiem, vienam no 122, šobrīd, ja mēs esam 122, labākajiem dāvinām būs Anglijas Premjerlīgas krekls. Tātad šobrīd izskatās top 32 pa labi šādi, apskaties tabulu. Pirmajā vietā ir Zelčs ar komandu Vaidavu, viņš ir saglabājis pirmo vietu, kas ir interesanti. Viņam Haalands nebija kapteinis, savā 20 punktus būtu uzlīdz Haalandu, būtu vispār kosmos. Bowens viņam ar kapteinis bija 14 punkti un Edvardam 13 punkti. Un arī Mārtiņš izmantoja wildcard. Interesanti, Mārtiņ, ja tu skaties podcastu, ieraksti, kāds bija tavs mērķis izmantot wildcard, ja tu biji pirmais iepriekšējā kārtā arī, uzrakstīja, kāds tavs pamatojums šādai kustībai. Otrajā vietā jauns spēlētājs Indriksons ar FC Gauset, Mārcis plus 9 vietas, Haalands kapteinis Alvarez ar sastāvā, City duets un Aleksandrs Arnolds ar 12 punktiem. Trešajā vietā Sila Krankers ar Pacers. Viņš iepriekš, man liekas, ka bija pirmais, tagad viņš ir pacēlies 2 vietas augšā un ieņem 3. vietu. Jā, Haalands bez pārsteigumiem. Salāks ar 8 un Bemo ar 8 punktiem. Šeit neliela tāda interesanta lieta no aizdītās kārtas. Tikai viens spēlētājs uzlika par kapteini Hin-Minu Sonu. Tikai viens viņam noticēja, un tas bija neviens cits kā mans draugs Andris Gutāns, vecais rajons. Andri, tagad izstāsti komentārā, kā tu tā izdomāji izdarīt. Es negribu neko teikt, bet es pēc čata sapratu, ka tu man rakstīji, ka tu netīšām viņu uzliki. Tāpēc lūdzu ierakst komentārā, lai mēs visi zinām tavu firmas noslēpumu, kā tev tu nonāc pie tāda lēmuma. Vienīgais no 122 ar Sonu kā kapteini. Labākā punktu summa šajā kārtā bija Tornkalns FC un Liverpool. Abām divām komandām bija 102 punkti. Tornkalnam komandā bija Trents, Romero, Sons, Hollands, Solanke. Liverpool bija Zumā, Salaks, Eze, Bowens, Rais, Haalands, Edvards un Kešs ar -1. Un ar visu to viņš dabūja 102 punktus. Interesanti, ka Tornkalnam, Liverpool, Janeikas, Magic Sigulda, Lienas puikas, visiem bija Hollands. Un nekas tur tāds ļoti super interesants nebija.
Tādā ziņā, un šeit divi džekari, Magic Sigulda, Oskars Zvejnieks un Kārlis Meirāns, abi divi paņēma -4, un redz, ka atmaksājās un kopā dabūja 97 un 96 punktus. Runājot par to, kas izmantoja lielākās mīnusus, tātad Igors Visockis -12, Raivis Ogorodovs -8, abiem diviem diezgan summa normāli. Raivis Ogorodovs ar -8, 90 punktus iekrāja, laikam diezgan vērtīgs šīs izmaiņas bija. Skatos, ka viņš ienesa iekšā Bowmanu, šķiet, ja, un kaut kas vēl viņam tur bija. Kaut kā tā, ar to arī mēs esam noslēguši. Jā, rekurkots augšā kreisajā stūrī pievienojies, un labākajiem ir jau balvā krekls, kā es jau vairāk kārt to esmu teicis. Taisīju aptauju čatā un pēc pagājušā podkāsta, kuram būs vairāk punktu 4. kārtā, Bowenam, Avoņī vai visa. Šeit bija 19 mani dalībnieki, mūsu līgas dalībnieki teica, ka tas būs Bowens, un viņi trāpīja visam. Un Avoņī mazāk balsis, Avoņī neviens neticēja, bet man šķiet, ka viņš dabūja piespēli. Ja ne, tad tā bija second assist. Jāstāsta, kā tur bija, bet, jā. Pret Chelsea diezgan, laikam neko daudz vairāk arī nevarēja gaidīt. Nākamās kārtas jautājums, cik fantasy punktus nākamajā kārtā iekrās Hin-Min Sons? Šajā kārtā 20 punkti, hat-tricks. Cik viņam būs nākamajā kārtā? Kā redzam, nākamā kārta sāksies tikai 16. septembrī. Izlašu pārtraukums mūs sagaida, tātad neliela pauzīte, varam atpūsties, atpūtināt smadzenes, atdzesēt visas nervus un visu pārējo, nolikt visu pie malas fantasy, ja, visas savas tabulas, visas savas statistikas. Baudam Latvijas izlases spēles, baudam futbolu, baudam Eiropas citas līgas, Eiropas citas izlases, un gatavojamies tad 5. kārtai. Kā redzam, Tottenhama spēlē pret Sheffield United, un Sona punktu skaits noteikti ir interesants jautājums. Runājot vēl par raidījumu, kaut kādus ieteikumus droši rakstiet komentārā, kaut ko jaunu, ko man apskatīt, ko man izcelt. Un šeit interesanti, it kā ir tā pauza, bet vai ir interesi kaut kādu pauzes raidījumu, es viņu nosaucu par pauzes raidījumu, izlaist, lai es izlaišu kaut kādu raidījumu ar kaut kādu, nezinu, statistiku, ar kaut kādiem Premjerlīgas interesantiem faktiem, kaut ko tādu, kaut ko saistītu ar fantasy. Ja ir kāda ideja, droši iemet komentārā, izskatīšu noteikti kaut kādas variants, varbūt varam kaut ko uztaisīt, jo citādi es plānoju raidījumu, neesmu līdz šim te 19. septembris otrdien tā būs. Noteikti ātrāk raidījums nav plānots. Protams, būtu forši arī atpūsties, bet ja tev kāda forša ideja un tiešām nevar bez LFL podcastu vairs dzīvot, tad droši rakst komentārā apakšā. Izskatīsim visas iespējas. Abonē kanālu, spied šim te, spied like. Esam jau daudz abonementus dabūjuši un prieks skatīties, kāda kāp mūsu sekotāji, tāpēc, spied like, komentē un iesaisties podcastu veidošanā. Bet, ja netiekamies pauzes raidījumā, tad tiekamies pēc izlašu pārtraukuma un lai forši visiem atpūtu no Premjerlīgas fantasy. Čau, veči un dāmas!